Es nekad neredzu bērnu ultrasonogrāfijā. Es nekad neredzu bērnu ultrasonogrāfijā. Tā ir taisnības mēģināju. Ieraudzīt savu brāli, centos atrast arī savas aprises. Lūdzu mammu sameklēt manu bērnības albumu, kurā chronoloģija ietur caurspīdīgos ielknīšos guļoši mani krāsainie ķermeņi. Studēju savas no miesas vēl neatraisījušās acis. Skropsta vietā bija sasmalcinājušies miega graudiņi, koķetās grimesas, krūtis, kur vēl nebija. Vai jau bija? Es cienu ķermeņa nenoteiktības, taču tobrīd vairāk par visu vēlējos izvilkt skatienu cauri maigām mīlētām krunkām. Mani novērtēja, mani apjūsmoja, mani sargāja un glāstīja. It kā es tūlīt varētu pārvērsties par kaut ko nesavaldāmu. Mani ļumīgs tortiljas aplis starp dēlnām, kā frisbī disks, gatavs sašķelt bērnības izturēto ģīmetni. Mani apgriežas un dodas atpakaļ melnā baseina virzienā, kur kutināt ar niecīgām šļakatām no visa spēka. Tā sienas laiza želeja un kamera. Mani parādījās monitora ekrānā pirmo reizi, iebelzu tā acī ar pilnu pēdu pirmo reizi. Mana māma sarāvās iekavā, raudāja, bija laimīga. Redzi, deguntiņš un acis, stāstu mums parādīja pirmās, redzi? It kā dažādas mēnesi fāzes attīstītos vienkopus, vaigiem, kas piepūšas un sarepē, vieglas dūmakas izcēlumā. Es neko nesapratu un iedzinu dusmas tīmeklī, meklēju citas ultrasonogrāfijas. Pārsvarā izmet anomālijas, traumas vai dvīņus, arī acīm redzamu bērnu profilus. Nostieptu bezgalīgu pieres daivu profils, to bija visvairāk, līdzīgi mežrozītas augļiem. Esmu iemanījusies uz tiem ilgi skatīties un neko vairāk par tiem neuzzināt. Kāpēc es neredzu savu balto dūri, kad man saka, lūk, tava dūra, un īkšķis mutē? Manā bērnības albumā dūras arī nebija. Mani ķermeņi tajā iestiga līksmās pieredzēs, kuras es neizvēlējos. Zilie riņķi bija glums bļodiņas, dzīles, no tām atraujoties es nemācēju peldēt. Mani turēja melnajā, drošajā tumsā, mani gribēja sajust ar plaukstu monoizrādes kulminācijā. Viņi saņēma siltu strāvu, medūzu, izvemto rozā tēju pēc smagām mēnešreizēm, turoties pie poda kā kakleriņķim, mani. Švīkst uz grīdas, mamma man saka, ar tevi bija viegli, šādi varētu pat 3 reizes pēc kārtas. Ultrasonogrāfija tev saskaitīja pirkstus uz rokām un kājām un pateica 10, viss kārtībā. Bet es turpinu vēlēties redzēt bērnu. Foto uzņēmumā, kurā peldu sadalījusies ūdens pūšļos. Mani salips dzeltenzaļā neona atrakcijā lielveikala stāvlaukumā. Gaisa pilī, delfīna vilnī, haizivs vilnī, ko jūrā izgudrojām ar tēti un bija bailīgi un bija labi. Kas notika ar maigo varu un kāpēc mēs par to nerunājam? Mani nopūtīsies un salips spilgtā gumijas dūrē. Maza sieviete gulēs svarīgu diendusu. Es zaudēšu iztēli. Manā vēderā peldēs populāras vakariņas. On siis ette tõlke, mille tegi ema Aleksandra Jaanson. Ma ei leia kunagi ultrahelipildit last. Ma ei leia kunagi ultrahelipildit last. See on tõsi. Ma püüdsin, et ära tunda oma venda ja üritasin hoomata ka enda piirjooni. Palusin oma emmel üles otsida minu lapsepõlve pildialbumi, kus ajajoone moodustavad minu värvilised kehad, mis lebavad läbipaistvates taskutes. Uurisin oma veel ihust valla pääsemata silmi. Ripsmete asemel olid uneliivaterad. Armsaid grimasse, rindu, mida veel polnud või juba olid. Ma austan keha määramatust, kuid sel hetkel soovisin ma üle kõige paituda pilguga pehmeid armastusväärseid nahavotte.
minu mina oli hinnaline, minu mina oli imetletud, minu mind hoiti ja hellitati. Justkui võiksin kohe muutuda millekski ohjeldamatuks. Minu mina lödi tortilla ketas pihkude vahel, kui lendav taldrik, mis valmis lõhestamata lapsepõlve puhast palet. Minu mina pöördub ning suundub tagasi tumeda basseini poole, kus kõigest juust veepritsmetega kõdi teha. Selle seina noolimas keel ja kaamera. Minu mina ilmus esmakordselt monitori ekraanile. Virutasin sellele siis esmakordselt terve jalaga silma. Minu emme tõmbus kägarasse, nutis, oli õnnelik. Vaata, ninanüps ja silmad, neid näitasid sa meile esimestena, näed? Justkui erinevad kuufaasid ilmuvad. Põsed, mis paisuvad ja pragunevad kergest pinest rõhutatult. Ma ei saanud millestki aru ning valasin viha veebi. Otsisin teisi ultrahelipilte. Valdavalt viskas ette hälbeid, traumasid või kaksikuid, ka silmnähtavalt lastega sarnaseid kujutisi. Pilte lõputult venitatud otsmiku sagaratest. Neid oli kõige rohkem, sarnaselt kibumitsa varjadega. Mul on tekkinud harjumus neid pikalt vaadata, neist rohkem teada saamata. Miks ei näe ma oma valget rusikat, kui mulle öeldakse, näe, sinu rusikas ja pöial suus? Minu lapsepõlve pildialbumis polnud ka rusikaid. Selles oli hoopis minu keha takerdunud lõbusatesse kogemustesse, mida ma endale ei valinud. Sinised rõngad olid ligedad kausid, sügavikud, neist lahti lastes ei osanud ma ujuda. Minu mind hoiti turvalises mustas pimeduses, minu mina sooviti käega katsuda manutükki haripunktis. Nad said sooja energialaengu, millimallika, raskete päevade järel väljutatud roosa tee, hoides kaelarihmana potist kinni. Mind lupsti põrandale, emme mul ütles, sinuga läks lihtsalt, nii võiks lausa 3 korda järjest. Ultrahelis loeti sul sõrmed ja arved üle ja öeldi 10, kõik korras. Aga ma soovin ikka näha last pildil, kus ujun eraldi seisvate vedeliku mullidena. Minu mina koondub kollakas rohelises neoonatraktsioonis, kaubanduskeskuste parklas, õhulossis, delfiinilaines, haigala laines, mille issiga meres leiutasime. Ja oli hirmus ja oli hea. Mis juhtus hella väega ja miks me sellest ei räägi? Minu mina ohkab ning koondub eredasse kummist rusikasse. Väike naine magab vajalikku lõunaoinakut. Ma kaotan kujutlusvõime. Minu kõhus ulvib tuntud õhtusöök.